Ieraudzīt tēvus, ieraudzīt mūsu kabinetos, ja? Tātad veikt šo te korekciju ar tādiem pedagoģiskiem nolūkiem. Šeit mēs redzam tā kā bērnu ar savu vecāku kopā, un varbūt šīs te trīs lielas dimensijas, kuras veido un iesaistās arī agrīnas intervences programmām. Tā ir medicīniskā rehabilitācija, tie ir bērnu psihiatri, tas ir rehabilitācijas dienests ergoterapeiti, fizioterapeiti, ja? Un noteikti šīs arī sociāli pedagoģiskā rehabilitācija, kas ir tieši agrīnas intervences programma, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, sociālais darbinieks, kurš sadarbojās ļoti cieši, šis te vidējais posms, viņš arī sadarbojās ar medicīnisko un terapeitisko bloku, gan ar pašvaldību, gan ar skolu un bērnu dārzu, gan ar ģimene un pašvaldības sociālo dienestu. Un arī šī te psiholoģiskā un psihoterapeitiskā dimensija, ja? Un katrs no šiem te speciālistiem strādā, protams, ar savām darba metodēm, ejot uz vienu un vienoto rezultātu, kas ir pēc mērķa izvirzīta katram atsevišķam bērnam. Tālāk ir bildītes, tas ir arī no mūsu tā kā darbā piktogrammas, ko mēs izmantojām. Tālāk arī bildītes. Un pašķistam, ja? Un šeit mēs redzam ergoterapeita kabinetu. Un šeit mēs redzam darbiņus, ko veica arī agrīnas intervences ietvaros. Un šīs puķis, šis ir puika, kurš ir puķu meistars. Grūti teikt, kāpēc es tieši šo puķi esmu iekļāvusi savā prezentācijā, jo man liekas, ka simboliski varbūt dažreiz bērni ar autiskā spektra traucējumā jūtās kā šie mistiskie dzīvnieki, citu dzīvnieku pasaulē, ko mēs varam saukt par cilvēkiem. Un kā mēs jūtamies, kad mēs sastopamies ar kaut ko tādu nezināmo, svešo, jo tas nav ne Vinijs Pūks, nekāds cits lācīts. Mūsu programmā es vēl drusku papildināšu, piedāvā arī bērnam ēdināšanu un atpūtu vecākam. Protams, mēs gribētu, ka šīs telpas, kurās mēs atrodamies, ir daudz labākas izremontētas un apstākļi ir vēl labāki nekā pašlaik. Tomēr bērniem un vecākiem ir iespēja atnākt pie mums, pavadīt laiku ilgāku nekā varbūt dienas stacionārā vai ambulatorējā pieņemšanā. Bērniņš ar autismu un savu mammu varētu atpūsties, paēst pusdienas un justies daudz brīvāk. Laikam viss, paldies par uzmanību.